Viens no komandas mērķiem bija Baltijas kausa fināls, kad mēs tur spēlējām. Mēs darījām visu, lai būtu tur, un tagad ļoti nopietni gatavojamies, lai uzvarētu. Mani pārņem labas domas, jo, manuprāt, mēs esam gatavi. Manuprāt, Žalgiris un mēs esam abas labas komandas, un es domāju, mēs noteikti esam gatavi uzvarēt. Es esmu ļoti priecīgs, ka spēlēju finālā Baltijas līgā. Es teikšu tā traumas, jo viņas ir gandrīz katram otrajam komandā. Un mēs iesākām turnīru ar labākais sastāvs, kas varēja būt, bet tad viens salauž celi pašā sākumā, tad otram potīt, pirms tam jau ir salauz. Tur iet ar tām traumām, bet mēs kaut kā ir tās traumas, mēs atradām tos. Noturēties tādā labā gan fiziskā forma, gan arī psiholoģiskā formā. Čali nepazaudēja to varbūt vēlmi spēlēt futbolu līdz sezonas beigās, un tas ir galvenais. Parasti es klausos mūziku, jo tas man nomierina. Mums ir komandas DJs, kurš tur liek kādas labās dziesmas, kuri visi zina, un tad var tā pavaibot. Mūsu spēlētāji ļoti stipri individuāli, un kā komanda arī ļoti labi sadarbojamies. Pretuzbrukumu, jo, kā treneris saka, statistikā mēs ar pretuzbrukumiem iestam ļoti daudz golus. Katrā spēlē gan īsi 1 vai 2 goli ir no pretuzbrukumiem tikai. Manuprāt, mūsu priekšrocība ir tas, ka mēs spēlējam mūsu laukumā, noteikti. Un jā, mūsu skatītāji, mūsu laukums, mūsu pārliecība. Uzvara ir ļoti svarīga. Tas ir Baltijas kauss, tas ir uz ko mēs tiecamies šo sezonu. Tā kā, jā, uzvara viss. Ir ļoti labs sajūta. Visi ir gatavi.